Es esmu Anne-Marija Olševska, un uz šo brīdi es mācos 12. klasē Rēzeknes valsts 1. gimnāzijā. Es vairāk sāku pievērsties vides problēmām tieši pamatskolas beigu posmā un vidusskolas sākumā, un to noteikti varētu saistīt ar angļu valodas stundām, kur mēs bieži vien arī apspriežam šī veida aktuālās problēmas. Taču es arī spilgti atceros, ka fizikas kursā mācoties par gaismu, es arī pirmo reizi uzzināju par gaismas piesārņojumu, un tas bija man kaut kas ļoti jauns un negaidīts, jo es nekad nevarēju iedomāties, ka gaisma var būt tik kaitīga gan videi, gan dzīvniekiem, gan arī pašiem cilvēkiem. Tāpat arī apmeklējot angļu valodas kursus Aič Riga Satva, mēs apspriedām par tā saukto fast fashion, ātro modi, un arī tas man bija negaidīts jaunatklājums. Domāju, ka tieši ar šiem atgadījumiem es arī sāku vairāk interesēties par šīm lietām. Es domāju, ka mans pirmais apzinīgais solis pretī pārmaiņām, kuru tieši varētu nodalīt no mājsaimniecības kopējas rīcības un uzskatīt kā par savējo, ir iesaistīšanās starptautiskajā projektā Aič Young Environmentalists. Uz to brīdi es mācījos 10. klasē, un viena mācību gada ietvarā mums vajadzēja izstrādāt profilu Instagram mēdījā, kur mēs mēģinājām cilvēkus pievērst viņu uzmanību gaismas piesārņojumam un tā negatīvajām sekām. Un tā laikā es ne tikai paplašināju savas zināšanas, bet arī uzzināju par citiem negaidītajiem piesārņojuma veidiem, kā vizuālo un skaņas. Un ceru, ka mums sanāca arī mudināt cilvēkus rīkoties globāli. Man liekas, izejot vienu uz ielas, ir iespējams sastapt visas tās ar dabu saistītās pārmaiņas. Un pirmkārt, tas ir acīm redzamais piesārņojums, un ja pilsētās šī situācija izskatās jau nedaudz labāka, tad izejot pastaigā mežā, diemžēl tur ir visbēdīgāk. Liekas, ka šie zaļie dabas nostūri drīzāk ir kā atkritumu poligoni. Un otrais fakts, ko es varētu pieminēt, ir tas, ka mēs visi zinām, ka šogad Latvijā ir pārspēti visi siltuma rekordi un krietni daudz ātrāk nekā ierasti. Nesen mūs arī sasniedza Sahāras tuksneša mākoņi smilšu tieši, un pilsētās ir pazemināta gaisa kvalitāte, un šo uzskaitījumu laikam varētu turpināt vēl un vēl. Pirmkārt, es šķiroju atkritumus. Visu, ko ir iespējams nodot depozīcijas punktā, es nododu. Visu, ko ir iespējams pārstrādāt, es nododu pārstrādes punktos. Un visam, kam ir iespējams atrast jaunas mājas un iedot otro dzīvi, es mēģinu to arī nodrošināt. Otrkārt, es pērku tikai kvalitatīvu apģērbu, kuru varētu ilgstoši nēsāt un pārkombinēt ar citām drēbēm, tādā veidā neveicinot turpmāko ātrās modes attīstību. Un treškārt, es vienmēr izslēdzu gaismu, izejot no telpas, nekad neturu kaut kādas ierīces pie strāvas avota ilgāk par nepieciešamo, šādā veidā nepalielinot arī gaismas piesārņojumu dabā. Un, protams, vienmēr dienas tumšajā pusē izmanto aizkarus. Domāju, ka tādu faktu ir daudz, un, diemžēl, tie mani pārsteidz ne tajā labākajā nozīmē. Un, manuprāt, viens no šausmīgākajiem ir fiziķa Stīvena Hokinga prognoze. 2016. gadā viņš rēķināja, ka cilvēces dienas ir skaitītas un aptuveni mums ir palicis dzīvot 1000 gadu, taču jau pēc 1 gada viņš samazināja savu prognozi līdz 100 gadiem. Un viņš uzsvēra to, ka klimata pārmaiņu dēļ, arī pārapdzīvotības, kaut kādu iespējamo pandēmiju, sarūkošo resursu dēļ,
cilvēcei draud izmiršana, un vienīgais veids, kā mums paglābties, ir mainīt pasaules un darīt to diezgan ātri. Taču es domāju, ka tas nebūtu ētiski, jo mēs esam atbildīgi par savu planētu, un mums ir jācenšas glābt savas mājas. Bieži vien cilvēki pārprot, domājot, ka darbošanās vides interesēs ir kaut kas ļoti sarežģīts un neiespējams. Arī es tā ilgstoši domāju, taču nācu pie atziņas, ka tas it nemaz nav. Turklāt dažreiz šīs uz vidi vērstās darbības var būt pat ļoti ekonomiski mums izdevīgas. Tāpēc es aicinātu nemainīt savas dzīves radikāli, nav pēkšņi jākļūst par vegānu vai jāsāk iepērkties tikai humpalās, jo arī tam ir savi pretargumenti. Otrādi, ir jācenšas ieviest kaut kādas nelielas pārmaiņas savā dzīvē. Piemēram, izslēgt gaismu telpā, kurā neviens neatrodas, vai nomainīt savu plastmasas zobu birsti uz elektronisku. Un tādā veidā jūs jau būsiet uz pareizā ceļa. Un galvenais ir nekad nenovērtēt par zemu izglītības nozīmi mūsu dzīvēs.